Gadi ir gājuši, skola ir mainījusies, bet viena lieta šajā skolā nav mainījusies. Tas ir cilvēku sirds siltums. Šajā skolā es vienmēr esmu jutusies ārkārtīgi labi. Te ir brīnišķīgi skolotāji, agrāk un tagad. Un tikpat brīnišķīgi audzēkņi. Tā ir viena bauda klausīties eksāmenos šīs skolas audzēkņu atbildēs, tad, kad viņi atskaitās par savu padarīto darbu, savai skolai, vecākiem, jo tas ir liels baudījums. Tā ir bagātas atbildes un gatavi dzīvei un darbam jaunieši. Paldies jums, jaunieši, par to, ko jūs esat darījuši šajā skolā. Gribas teikt lielu paldies bijušajam kolektīvam, ka daudz mīļu, labu cilvēku sēž, lielisku skolotāju. Arī šīs skolas tagadējais kolektīvs ir izaudzinājis daudzus slavenus, ievērojumus cilvēkus. Un raksturīgi, ka šai skolai no paša pirmā izlaiduma, kad skola bija izveidojusies, skola ir devusi pilsētai, valstī daudz zelta medaļnieku, daudz sudraba medaļnieku. Un domāju, ka arī šodien, kad skola ir izmainījusies visā savā būtībā, arī šodien šīs zināšanas nav sliktākas. 5. vidusskolas audzēkņi ļoti labi var iestāties jebkurā augstskolā, gan Latvijā, gan citās valstīs un turpināt savu izglītību. Paldies jums! Šodien gribu izglītības ministrijas vārdā pasniegt dažus atzinības rakstus šīs skolas skolotājiem. Jaunās 5. vidusskolas vizuālās mākslas un matemātikas skolotāja Ludmila Lējas-Fagrani par ilggadīgu, radošu un kvalitatīvu darbu izglītības sistēmā, mūža ieguldījumu Jelgavas 5. vidusskolas